īpašā laikā ir iesācies gavēņa laiks, un arī esam laika posmā, kad kardināli, kas jau pulcējās Romā, gatavojās izvēlēt jauno pāvestu. Izvēlēt baznīcas redzamo galvu, Kristus vienotības liecinieku un vikāru šeit zemes virsū. Un savā sirdī jūtam, cik svarīga ir viņa loma, cik svarīgs ir viņa uzdevums. Domāju, ka ticībā mēs uzticamies un paļāvīgi gaidam, un īpaši ietvaram lūgšanā jaunā pāvesta izvēlēšanu arī tos, kuri pulcējās uz šo konklāvu, lai tad arī saprastu un īstenotu Dieva gribu. Baznīca arī vēlās, šī dienā mēs īpaši lūdzamies par baznīcu, par bīskapiem, priesteriem, garīgā semināra audzēkņiem, lai īpaši Jaunās Marijas ticības un pazemības piemērs palīdz arī mums būt vairāk baznīcas bērniem, mīlēt debesu Tēvu, par kura žēlsirdību šodien arī kopā pārdomāsim. Svēto misi iesākam ar vārdiem: Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs, lēnprātīgs un ļoti saudzīgs. Kungs ir labs pret visiem, un žēlsirdība ir visos viņa darbos. Iesākot svētās misas upuri, sagatavosim sirdis savu patiesu grēku nožēlu. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu vissvētāko jaunu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas,
no pravieša Mikas grāmatas. Kungs gana savu tautu ar savu zizli, savu mantojumu ganāmpulku, kas mājo vienatnē mežā dārzu vidū. Lai viņi ganās Basanā un Gileādā, kā sensenos laikos, kā tavas iziešanas dienās no Ēģiptes zemes. Parādi mums brīnumus. Kurš Dievs ir tev līdzīgs, kas attālina noziegumus un piedod grēkus atlikušajiem no sava mantojuma? Viņš netur mūžīgi savas dusmas, jo viņam patīk žēlsirdība. Viņš atgriezīsies un iežēlosies par mums, samīs visus mūsu noziegumus un visus mūsu grēkus iemetīs jūras dziļumos. Tu parādīsi uzticību Jākabam, žēlsirdību Abrahamam, ko esi zvērējis mūsu tēviem kopš sensenām dienām. Tie ir svēto rakstu vārdi.
pienāca visi muitnieki un grēcinieki viņā klausīties, bet farizēji un rakstu zinātāji kurnēja sacīdami: šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar viņiem. Tad viņš tiem pastāstīja šo līdzību sacījums: kādam cilvēkam bija 2 dēli, un jaunākais no viņiem sacīja tēvam: tēvs, dod man to mantojuma daļu, kas man pienākās. Un viņš sadalīja tiem mantu. Pēc dažām dienām jaunākais dēls, visu saņēmis, aizceļoja uz tālām zemēm un tur izšķērdēja savu mantu, izlaidīgi dzīvodams. Bet, kad viņš visu bija iztērējis, tajā zemē izcēlās liels bats, un viņš sāka ciest trūkumu. Viņš aizgāja un apmetās pie kāda šīs zemes iedzīvotāja, un tas viņu sūtīja savāc tīrumā ganīt cūkas. Un viņš ilgojas remdēt izsaukumu ar bākstīm, ko ēda cūkas, bet neviens viņam tās nedeva. Tad apdomājies, viņš sacīja: cik daudziem mana tēva algāģiem ir maizes pa pilnam, bet es te mirstu badā, es celšos, iešu pie sava tēva un sacīšu viņam: Tēvs, es sagrēkoju pret debesīm un pret tevi, un vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Pieņem mani kā vienu no saviem algāģiem, un piecēlies viņš gāja pie sava tēva. Bet, kad viņš jau bija tālu, viņi ieraudzīja viņa tēvs un iežēlojās un izsteidzies pretī, krita viņam ap kaklu un viņu noskūpstīja. Bet tēvs viņam sacīja: Tēvs, es sagrēkoju pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs saukties par tavu dēlu. Bet tēvs sacīja saviem kalpiem: steigšus atnesiet vislabākās drēbes, apģērbiet viņu, uzvelciet viņam rokā gredzenu un kājās sandales, atvediet nobarotu teļu un nokaujiet, un mēs ēdīsim un dzīvosim, jo šis man dēls bija miris un ir atkal dzīvs, bija pazudis un ir atradies, un viņi sāka līksmoties. Bet viņa vecākais dēls bija tīrumā, un nākdams atpakaļ un tuvodamies mājām, viņš izdzirda mūziku un dejas troksni. Pasaucis vienu no kalpiem, viņš jautāja, kas tas varētu būt. Tas viņam sacīja: ir pārnācis tavs brālis, un tavs tēvs nokāva barotu teļu, tādēļ, ka viņu ir veselu atguvis. Bet tas sadusmojās un negribēja iet iekšā. Tad viņa tēvs izgājis ārā, sāka viņu lūgt, bet tas atbildot sacīja savam tēvam: redzi, tik gadus es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavu pavēli, bet tu nekad man neiedevi ne kazlēnu, lai es varētu papriecāties ar saviem draugiem. Un kad ir pārnācis šis tavs dēls, kurš tavu mantu ir izšķiedis ar netiklēm, tu viņa dēļ liki nokaut barotu teļu. Bet viņš tam atbildēja: dēls, tu vienmēr esi pie manis, un viss manējais ir tavs, bet vajadzēja dzīvot un priecāties, jo šis tavs brālis bija miris un ir atkal dzīvs, bija pazudis un ir atradies. Tie ir svēto rakstu vārdi. Evanģelists Lūkas, kas ir pierakstījis šo Jēzus stāstu, tiek saukts par žēlsirdības apostuli. Pirmā lasījumā dzirdējam, kā pravietis Miha saka: Dievam patīk žēlsirdība. Tādēļ Dieva daba, Dievs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs. Viņa žēlsirdība ir par tiem, kas viņam bīstas, un tā ir tik tālu, cik rietumi tālu no austrumiem. Tā aptver visu, un tajā mēs arī atgūstam Dieva bērna cieņu. Šī žēlsirdībā arī grēks
tiek iemests jūras dziļumā, tiek satriekts noziegums. Un tāpēc ļoti izteiksmīgs ir šis notikums, ko Jēzus stāsta. Un mēs bieži vien kavējamies pie jaunākā dēla atgriešanās, jo tā ir ļoti detalizēti notēlota, ir parādīts grēka ļaunums, cilvēka cieņas zaudēšana, un arī parādīta šī lielā cieņa, ko Dievs piešķir savam pazudušajam dēlam, kas atgriežas, kas varbūt nemaz necer uz kaut ko tādu, kas vienkārši grib būt augādzis, kas vēlas izglābties no bada, kas vēlas kļūt par vienu strādnieku starp pārējiem sava tēva kalpiem. Bet redzam, ka visa iniciatīva izriet no tēva. Viņš pacietīgi gaida, viņš viņu ierauga no tālienes, viņš steidzās viņam pretī, iežēlojies, viņš krīt ap kaklu, viņš to noskūpsta, viņš atgriež tam visu un vēl vairāk. Viņa atgriešanās kļūst par prieka, pateicības un līgsmības cēloni visiem nama iemītniekiem. Tiek iesaistīti arī kalpi, kas priecājas par žēlsirdīgo tēvu, par piedošanu, par izlīgšanu, par atrastā, par pazaudētā atrašanu. Un tieši tāpēc uz šī konteksta vēl dramatiskāk izskatās vecākā brāļa izturēšanās. Viņš, kas apgalvo, ka nav pārkāpis nevienu pavēli, bet esot pie savu tēvu, nav arī pilnā mērā sapratis tēva žēlsirdību, arī tēva sāpes par sava jaunākā dēla zaudēšanu. Viņš pat nenosauc savu brāli vārdā. Pie savu tēvu vēršoties, viņš saka, šis tavs dēls. Viņš vēlas izrunāt šo vārdu, viņš vēlas distancēties no radniecības, kas viņu vieno ar brāli. Un ja mēs mēģinām saprast, kāpēc Jēzus stāsta šo līdzību, tad ievadā ir teikts, kā viņš to veltīja farizējiem un rakstu zinātājiem, kas savā sirdī kurnēja, ka Kristus bija pārāk tuvu grēciniekiem, ka viņš ar tiem sēdēja pie viena galda, ka viņš ar tiem baudīja maltīti, ka viņš, ja tā var teikt, pazaudēja savu cieņu un stāvokli. Tāds bija viņu izpratne, balstoties likumā, un neattiecoties ar žēlsirdību pret saviem līdzcilvēkiem. Tieši tāpēc arī farizēju rakstu zinātāji patiesībā arī atpazīst sevi šajā vecākajā brālī, kas ne tikai nevēlas pieņemt grēcinieku atgriešanos, bet arī paši nevēlas iet tēva namā, nevēlas iet žēlsirdības vietā, kas mums ir baznīca, nevēlas arī uzticēties Dievam un ļauties, lai Dievs ir visu lietu mēraukla, nevis cilvēciskais likums vai prāta spriedums. Šī līdzība beidzās dramatiski, jo mēs arī nezinām, vai tad vecākais dēls iet namā, vai viņš atgriežas uz savu darba vietu, kur viņš strādā, vai viņš pieņem tēva žēlsirdību. Un tāpat arī mēs šajā gavēņa laikā esam aicināti pārskatīt savu spriedumu, jo arī mūs apdraud šī pati sirds nocietinātība attiecībā uz pasauli, attiecībā uz grēciniekiem, attiecībā uz tiem cilvēkiem, kas ir vēl tālu no Dieva žēlsirdības, no Dieva mīlestības. Tiek svinēta ne jau jaunākā dēla grēks, bet tiek svinēta viņa atgriešanās, saka svētais Augustīns, tiek svinēta Dieva žēlsirdība pār grēku, tiek svinēta cilvēka dabas dziedināšana, un uz to tad arī tēvs arī mudina. Vecāko dēlu sakot, vajadzēja dzīvot un priecāties, jo tas, kas bija miris, tas ir tavs brālis, ir atkārt dzīvs, tas, kas bija pazudis, ir atradies.
gavēja laiks, mūsu pūliņi, mūsu centieni ir arī šāds žēlsirdības laiks, kad mēs paužam Kunga žēlsirdību, kad mēs arī redzam un priecājamies par Kunga darbu, ko Kungs dara citos, lai arī Jaunavas Marijas godināšana un lūgšana, caur rožkroņa lūgšanu, dara mūs stiprus. Kā Jaunā Marija saka par Kunga žēlsirdību, es dziedāšu mūžam. Viņa īpašā veidā ir Dieva žēlsirdības lieciniece un arī ar savu ticības un uzticības piemēru, lai mūs pavada šī gavēņa laikā pretī lieldienām. Sekotu tavas žēlsirdības paraugām un
Kristus miesu un asinīm. Kad viņš labprātīgi atdevās ciešanām, viņš ņēma maizi, pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī biķeri, pateicās vēlreiz un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir